Jā, esam īstenībā interesantā vietā, kas ir pat Rīgā, Juglā, bišķiņ no centra. Pilns mopēdiem, pilns ar visu kaut ko, ar kausiem, ar riepām, ar veciem, droši vien kostīmiem un kā. Olafs Šāvels droši vien cilvēks, kurš vairāk zina stāstīt par to, kur mēs esam. Olaf, kas tā ir pa vietu? Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu vispār. Tas ir Mini Moto muzejs, un Mini Moto muzejs ir tāds muzejs, kurš atrodas Auseklī, bērnu jauniešu centrā Auseklis. Un tad tā Mini Moto muzeja, pareizi sakot, Ausekļu vēsture ir sākusies no motokluba Auseklis. Tad ir izveidojies viss lielais Auseklis bērnu jauniešu centrs, un pēc tam ir muzejs. Muzejam šogad palika 22 gadi. Jā, redz, kā pasies. Es tad jau mazs puika biju, ka tas viss jau bija jau tapis izrādās. Kas tie pa eksponātiem? No kurienes? Kas viņus saveduši? Vai, es nezinu, kāds ir uzdāvinājis, pateicis, man vairs nevajag ņemat, vai tas ir, es nezinu, Ausekļa bērnu pašu skrūvējumi kaut kādas? Tie tieši ir galvenokārt Ausekļa motokluba mopēdi, kuri ir braukuši sacīkstēs. Savu laiku, tā kā bija 84. skolā izveidojies motoklubs, tad tur bija arī cilvēku darbā amats bija tā kā mehāniķi, jā. Un lielākā daļa šie visi mopēdi ir taisīti sacīkšu vajadzībām, izņemot, mēs te varbūt 1-2 varam redzēt, kas ir kā no rūpnīcas, ja? Jo šī ekspozīcija ir taisīta, veidota uz Ausekļu motokluba bāzes, bet arī mums ir tā kā vēsture par rūpnīcu Sarkanā zvaigzne, kuru viņus ražoja Latvijā, ja? Un arī ir balvas, plakāti un tā tālāk par šo vēsturi. Katrā ziņā atnākot un tā pavadot savu pusstundu, var uzzināt pilnīgi visu par zelta mopēdu, par mopēdiem kā tādiem un par močiem, par motosportistiem arī galā, man liekas. Es domāju, ka visu nevar uzzināt. Ļoti daudz. Jā, bet daudz var uzzināt, un uzreiz es varu teikt, ka arī publika ir ļoti dažādi. Ir tādi, kur atver durvis aiztais uzreiz, bet ir tādi, kuri kaut kur nezin, kur atraduši, tad atbrauc, un tad te pavada stundu vairāk, īsti fanātiķi. Jā. Tu jau pieskāries, jā, kā ir šodien? Es faktiski drīkst jebkurā laikā atnākt tās durvis atvērt un pavadīt te to stundu un vairāk prom neviens nedzīs, vai ir kaut kādi laiki un vispār kuru meklēt? Mēs strādājam visas darba dienas, sākot no 9 no rīta, un tad ir garās dienas, ka līdz 5, un piekdienas mums ir īsās, ka līdz 3, bet muzejs ir visas darba dienas vaļā, un muzejs ir pa brīvu. Kurā vietā tas ir? Rīga, Jugla, Silciem iela 3. Jā, zelta mopēdu aizsācējs Latvijā, jā. Kā ir tagad apskatīties visu šo kolekciju un pavērot, pagremdēties atmiņās? Kāda ir jāsajūta? Interešu klubs Auseklis ir izdarījis ļoti lielu darbu un saglabājis šo vēsturisko latviešu tautas motorizācijas kultūra mantojumu. Un es domāju, viņam ar katru gadu būs arvien lielāku vērtību, jo nāk klāt arī jauni eksponāti. Kā jūs redzat, ļoti daudz stenda ar vēsturiskām fotogrāfijām. Un tā kā šī kustība atkal pamazām sāk atdzimt Latvijā, tad es domāju, ka ļoti perspektīva lieta. Toreiz tālajā, es pat nezinu, kurā gadā, tad, kad tas viss sākās. 71. gads tad bija. Oi, man tad tas vēl 10 gadu atpakaļ pirms es piedzimu. Un pirms 71. gada bija tā, ka mopēdu puikas jau bija pietiekošā vairumā, bet viņi visi tika uzsūkti motoklubos, un motoklubi veda viņus līdzi kravas mašīnās, arī mopēdiņus uzmeta pa virs tiem lieliem močiem.
un viņi kaut kādā veidā vienmēr kļuva par motosportistiem, bet 70. gadu sākumā, kad sāka ražot mopēdus tik daudz, ka motokluba vairāk nevarēja viņus visus savākt, vajadzēja sabiedrisku tautas kustību zelta mopēdus, jo pretējā gadījumā no motoklubiem vairs nevarēja neko gaidīt. Vajadzēja pulciņus pie skolām, vajadzēja pie interešu izglītības iestādēm. Toreiz, tad, kad tas zelta mopēds sākās, bija tā doma, ka tas viss pāraugs tik masveidīgā kustībā un pat vēl pēc 40 gadiem tas viss vēl ies gaisā. Tas sakņojās greizsirdībā pret jauniem hokejistiem, pret zelta ripu, pret tādas bumbām. Sakot, mēs jutāmies vienkārši apbižoti. Un tā kā Latvijā visi attiecīgie vadošie kadri, kas tur augšā sēdēja un kuriem atlika izlemt, vai būt vai nebūt, viņi visi piekrit, ieskaitot Izglītības ministriju, Valsts autoinspekciju, pusmilitāro organizāciju DOSAP un Komionat, visi bija par. Vilnis Bress mums parakstīja pirmo sacensību nolikumu. Un tā lieta aizgāja sākotnēji Latvijā, un pēc tam šo stafeti pārņēma Sarkanās zvaigznes motorrūpnīca ar Vissavienības sacensībām, uz kurām braucējies jau atkārtojies pat no Kamčata. Bišķi nekremt, ka tas viss tomēr, tā kā, jāsaka nedaudz, bet vienu brīdi, lai gan bija nedaudz gājis mazumā, tagad sāk atzīmēt. Jā, sakarā ar PSRS sabrukumu radās visādas muitas barjeras, tam līdzīgas lietas, grūti bija ievest kādas rezervas daļas, piemēram, no Krievijas arī tagad ir grūti ievest vajadzīgās rezervas daļas, tāpēc šī lieta ir mazliet piebremzējusies. Kaut gan ķīnieši pašlaik ražo ļoti daudz bijušo Padomju Savienības mopēdu un motoru oriģinālā veidā. Atliek tikai novākt muitas barjeras, un es domāju, tā kā mums ar Ķīnu pašlaik veidojās sadarbība, varbūt ar laiku atkal atzīmes zelta mopēds nebijušā spēkā. Ķīniešiem jāsaka, viņi brauc šurp, lai viņi paķer līdz kādu maisu ar detaļām, un tad viss būs kārtībā. Saka, te būs ko darīt ar tām visām. Labi, Aleksandri, paldies, vēlēsim veselību, lai tas zelta mopēds vēl 40 gadus griežās un iet uz priekšu tāpat Latvijā. Biju, laikam, šitāds puika, kad jau par viņu jau rakstīja avīzēs un runāja televizorā, kā par labāko Latvijas motošoseis braucēju. Izrādās, ka no zelta mopēda var izaugt par augstas klases motošoseis braucēju. Jā, protams, ar kaut ko jāsāk ir, un tanī 10 gadu vecumā jau, nekas cits jau tanī laikā nebija, ar ko sākt. Zelta mopēds, tas bija pats pirmais, ko cilvēkiem, bērniem, kam patika tehnika, ar ko varēja vispār kaut ko sāk darīt ar vecāku atbalstu. Jums vispār ģimenēs tā paklausījos, bija interesanti, ja parasti tēvs ievāk to bērnu, tad jums bija otrādi, kad tu sauc tēti palīgā no sākuma. Mums bija galīgi otrādi, es nezinu, no kā man tas ir, tas moto visa padarīšana, bet tēvs nekad neko nav nodarbojies ar tam līdzīgi. Un pirmo gadu es viens pats tur mēģināju cīnīties savā motoklubā, un kad netiku galā, tad tēvs nāca palīgā. Un tad, kopš tā laika arī jau 30 gadi, jau viņš arī to nodarbojas ar ikdienā, arī šobrīd. Tēvs nepārmet, saka, es būtu darījis to, un tagad man te visu dzīvi dēļ tevis sanāca skrūvēt močus. Nezinu, varbūt viņš kaut ko klusībā domā, tā viņam fotografēt tagad patīk, viņš kādreiz fotografējis, un tagad ir pievērsies tam fotografēšanai vairāk. Varbūt viņš būtu savu dzīvi saistījis vairāk ar fotografēšanu, bet nekad tā nav dzirdēts, ka viņš baigi tur sūdzētos, ka slikti bijis ir. Tagad arī vēl pabrauc aktīvi kaut kur? Es joprojām startēju, es jau kopš 85. gada nevienu sezonu neesmu izlaidis un aktīvi startēju un startēšu vēl kādu laiku, es domāju. Jaunā paudze tev arī aug, man teica, talantīgs esot sportists. Jaunā paudze, jā, izskatās, ka ir viņam ķēriens, ka ir baigā cīņa starp datoriem un motokrosu jāveic ir. Un ja izdosies pa labi nosvērt motokrosam, pagaidām liekas, ka iet no rokas viņam. Tā ziņā nav bišķiņ, kā teikt, škrobi, ka toreiz pašam bija droši vien garažā stundas un naktis jāpavada, lai tas aparāts ietu. Tagad puikām zina tā, nopērts un viss darbojās. Ir tā. Es domāju, lielai daļai tādu vecāku šobrīd ir tā, ka viņiem vairāk gribās nekā tam bērnam. Man es pieļauju, ka ir līdzīgi, kad man vairāk gribās, lai viņš brauc nekā viņam pašam. Bet,
Nu, redzēs, man liekas, ka šī vecumā vajag tādu iniciatīvu arī izrādīt arī vecākiem vairāk, jo viņš pats tagad tās izklaides tik daudz pieejams, ka viņam pašam tās aktīvās izklaides tur maz interesē. Šī muzeja slavenība, Bruno Roškalns, arī slavens motosportists, motošosejas braucējs, un arī viss sākās ar zelta mopēdu, jo tev arī? Sākās viss ar zelta mopēdu, un tēvs man nopirka viņu. Tad atnācām pie Aleksandra Brieda un sākām nodarboties ar motosportu. Bet braucām ne tikai motošosē, braucām un motokrosā, un skioringā, un pēc tam sākām braukt un Speedwayā, un turpināja visu sportveidus, kas varētu būt. Trešdien, ceturtdien bija treniņi, sestdien, svētdien bija sacensības, un tā devām pa visu Latviju. Visurien. Jā, kā jau teicu, izmēģināja visu. Izmēģināja pilnīgi visu sportveidus. Tikai triāli nebija izmēģinājis. Tā tēvs man bija nopircis. Man bija mājās kaut kādi 8 mopēdi, laikam, visādi. Un mīļākais te beigās tomēr tā motošosē, laikam? Mīļākais palika tā motošosē, tāpēc, ka motokrosā nodarbojos ar motokrosu, bet tajos laikos 90. sāka visu braukt ar ārzemju modeļiem. Un es pārgāju šosē, tāpēc, ka tur vēl darbojās tie Krievu moči un Minsks un Kaurovets, un tad sāku braukt šosē. Super. Ko tagad? Labi, es saprotu, ka tas, kurš kādreiz uzkāps uz zelta mopēdu vai vispār uz mopēdu, viņš vairs nenokāp nost. Viņš brauc līdz sirmam vecumam un pa to mociņu aizmirst. Tagad arī vēl brauc aktīvi kaut ko? Tagad es aktīvi nebraucu. Man ir tagad Bruno motoskola, kur es saņēmis ir licenci, ka es varu trenēt cits cilvēks. Un nodarbojos ar audzēkņiem, nodarbošos ar bērniem biķernieku sporta bāzē. Tad ir vieta, kur bērns var nākt, jaunietis, arī pieaudzis cilvēks jau tāds tā kā es. Jaunietis un pieaudzis cilvēks var nākt un pamēģināt šosejas braukšanu biķernieku sporta bāzē. Jau tāda nevis tā kā viņi paši iedomājas, ka pa ielu var gāzt, jā? Bet jā, tie, kas brauc pa ielu, tie var atbraukt. Aprīļa vidū būs informācija, ka var atbraukt uz biķernieku sporta bāzi un pabraukt un saņemt no maniem teorisko un braukšanas teorijas kursus. Tas būs viss pavēlti. Labi, mēs arī droši vien aizbrauksim, tu pastīsimies, kāds ir. Lūdzu, varbūt, ka pat mani, kurš ir ar riteni tikai braucis. Jā, mēs uzsadināsim jūsu mocu. Tēti, mamma šito neskatāties. Nē, tas nebūs tik traģiski. Vēl būtu forši to kādreiz uz mopēdu trasē redzēt, jo tēti vajag aktīvi taču noteikti tas viss. Nē, uz mopēdu nē. Tas pa lēnu? Laikam, jā. Tā varētu būt, jā. Ātrums aizrauj. Tāls Meļķis, jā, patiesībā oficiālais tituls Latvijas Motosporta Federācijas šosejas komisijas vadītājs. Neoficiāli mēs šodien secinājām zelta mopēdi, varētu teikt, kurators un tā. Jā. Tālu pārņēmi to visu tā kā savā paspārnē, par to zelta mopēdu. Un, kā vispār tā izskatās ar to visu labi? Kādreiz tas bija PSRS mēroga pasākums, kā mums tagad ar to visu? Šobrīd viņš ir teiksim, Latvijas pasākums viennozīmīgi, bet ļoti nozīmīgs Latvijas pasākums, jo šeit sastopās paudzes. Mums ir 10-gadīgi, mums ir 63-gadīgs, jā. Visi brauc vienā? Visi brauc vienā brauc klasē, ar vienādiem mopēdiem, vienā trasē. Tā kā, satiekās paudzes, ne tikai braucēji, bet arī mehāniķi, ķīlētāji, tūnētāji, skatītāji paudzes satiekās. Tā kā, tā ir vieta, kur satikties īstenībā. Tas ir foršs liels tusiņš. Jā, bet tam visam cauri iet tas ir tas, kas ir mūsu, teiksim. Zelta mopeds nav nevienam. Tas nav nevienam, tas ir tikai mums bija, un ar to mēs lepojamies īstenībā. Pats arī iesāka ar zelta mopēdu? Es varu pateikt pilnīgi droši, Aleksandrs Briedis ir viens no tiem nedaudziem cilvēkiem, kas viennozīmīgi ir man mainījis, teiksim, dzīvē iedevis kaut kādu attīstības tādu vektoru virzienu. Viņš ir viens no tiem, un
pilnīgi droši var teikt, tas, kas esmu es šobrīd un kur es esmu, lielā mērā var pateikties arī viņam. Es saprotu, ka daudz gan Bruno Roškalns ir no turienes nācis, gan Agris Neija, mūsu slavenais motošosejnieks ir no turienes nācis. Varētu teikt, ka zelta mopeds tas tā kā, saslimdina ar to motosportu, Saslimdina labā nozīmē. Īstenībā es domāju, ka viņš dod to ievirzi, dod to pamatu, jo atnākt un uzreiz sākt ar motociklu braukt ir viens un sākt tātad ar pašu mazāko, tātad ar to, kas jādara pašam savām rokām, tas ir otrs. Tā kā tas zelta mopeds ir ideāls instruments, jā. Es domāju, to zināmā mērā var attiecināt arī vēl šodien, tātad sākt kaut ko darīt. Sākt vismaz iemācīties skrūvēt. Iemācīties skrūvēt, atšķirt uzgriežņu atslēgas, viņam dažādi izmēri ir. Skrūvgrieži, teiksim, saprast vispār, kas ir saskrūvēts kopā, kā tas turās kopā. Bet īstenībā, te jau pat šodien jau pieminēju vīri jau to, kad bišķiņi kremt, kad nav tā kā kādreiz, kad džeki paši sēdēja, skrūvēja, saprata, kā tas viss darbojas un ka tagad nopērk gatavu un brauc ar skūteriem. Tā ir laikmeta iezīme. To mēs nevaram izmainīt. Mēs nevaram izmainīt laiku un laikmetu, kuru mēs dzīvojam. Mēs varam piemēroties, mēs varam sevi mainīt, bet no laikmeta mēs izmainīt nevaram. Protams, šobrīd ir jābūt vienkārši labai kredītkartei, un viss var notikt. Bet tas savā veidā kaut kā atsvešina, tomēr, kad tas ir darīts paši rokām, kad tu pats esi visu to aizticis ar rokām, tas ir pavisam cits. Protams, sasniegt rezultātu visvienkāršākais ir kaut ko nopirkt. Tieši tā. Bet ja mēs tomēr sākam arī vērtēt to gandrību, vai mēs gūsim lielāku nopērkot vai paši savām rokām uztaisot, protams, ar savām rokām tas ir lielāks. Es domāju, tas arī priekš cilvēki ir labāk, jo tas zelta mopeds šobrīd mums nav pirmais solis, lai nākšais būtu uzreiz pasaules čempionāts. Bet tā ir vispār īstenībā kaut kāda savas vietas šajā dzīvē apzināšana. Tas ir pirmais solis, saprast vispār, vai es saprotu, vai es māku. Un vai gribās, vai patīk galvā. Jā. Labi, šogad zelta mopeds 1. maijā, ja es saprotu, pirmais pasākums, kur cilvēkiem jābrauc, kas... 1. maijas biķernieki. 1. maijas biķernieki, turpat, kur aizpagājuši gadu un vēl dažas gadus atpakaļ. Tad zelta mopeds, skūteri un arī retromocikli. Es domāju, retromociklis būs šogad ļoti interesanti. Tās ir javas un īži, tie ir tie, kas stāt brīdī pamatīgi dūmo. Un tur ir ko skatīties arī. Un viss no dzels un viss paštaisīts. Просто мечта. Dress up for love, I'm coming from above. I keep my motor clean. Look out below, all systems go full steam, space machine.
citi ēd, tikmēr jā, mums ir kur jārunā. Kārlis Smilktens, galvenais sacensību tiesnesis, kā šodien gāja, viss mierīgi, nav tur protests sarakstīts, ka tas tur šmaudzās, trasi grūti vai nepatīk vēl kaut kas. Jā, paldies, viss gludi, viss forši. Viss skaisti. Jā. Super. Kā vispār, teiksim, nu, man liekas, Zilajos kalnos tāda pirmā gonka tāda nopietnā. Es līdz šim katrā ziņā, džeki bija braukājuši tāpatās ar riteņiem, tāpat Ikšile, jā, regulāri trenējās šitiem te. Jā, tā mēs daram. Tā jūs darat, žuļiki. Ogrēnieši gan netrenējās, viņi pa šosejām tikai braukājās. Kā tā trase, kā tāda, teiksim, varēja vēl kaut ko grūtāku varbūt uztaisīt, varbūt nevajadzēja nemaz? Mēs apzināti centāmies pēc iespējas viņu uztaisīt tādu pirmajām sacensībām atbilstošu. Protams, jāatbilst ir krosa terminam kā tādam, bet cik vien varēja viegli. Super. Pats, ko jātiesā, tāpēc nebrauc, bet tā būtu braucis? Parasti jau jā, jo man jau, puiši jau te zina, olimpiskais kross ir prestižākā disciplīna manā izpratnē, un tad, es jau krosses braucu, jā. Super, tāpēc gada atkal nākamās sacensības? Jā, jau rudenī. Jau rudenī? Jā. Kas tās būs? Mums jau pagājuši gadu bija tāds tā kā iesākums, mēs to vezumu tā kā iekustinājām, un tagad jau visu turpināsim. Arī kross, starta vieta tagad ir, paskaties, kāda brīnišķīgi izveidot, un noteikti izmantosim to. Super, tad gaidām pēc gada atkal. Jā. Kā garšo? Vai labi. Labu apetīti. Labi, es šoreiz kas balvās? Mums ir tā kā no atbalstītāja fans veikalu tīkla, ir visādi aksesuāri velospēdistiem, ja? Un no Fāzera tas ir šokolādes maize. Maize, jā. Tieši es parasti, kad nobraucu pa mežu ar riteni vai izskrien krosu, maizi tieši baigi gribās īstenībā apēst uzreiz tādu. Vēl vēlams tādus krekerus, tādus sāļus, tādus tā, kad... Ko pats nebrauc? Pats jau ir aktīvs sportists it kā. Bišķi jāsremontē kāja. Tev šitie palīgi, roku pagarinājumi tavējai, ja? Jā. Kas bija? Vecs trauma. Nav saistīta ar velosportu. Spēri pendeli droši vien dēlam savam. Nē, tas ir basketbols saistīts. Labi, kā vispār īstenībā, man liekas, šitāds te pasākums Zilos kalnos pirmo reizi tāds, šitik nopietnas, ar riteņiem, es domāju. Slēpošanas jau ir bijušas visādas. Varētu teikt tādas ugunskristīvas, tāds pirmais pasākums, redzam, kas mums tā kā pieklibo, redzam, kas iet labi, kas patīk, tā kā, forši, jā, ļoti daudz cilvēku vispār priekš sezonas sākuma, tā paši esam izbrīnīti. Vispār pat Dmitrijs Ragins ir atbraucis, kas ir gan tāds nopietns sportists. Daudz ir, tas pats Mārtiņš Blums ir ļoti spēcīgs, man liekas, kad tam pazīstamajam submaratonam vai tik ne pagājušā gada uzvarētājs kopvērtējumu, tad ir Herberts Pudāns, tāpat tās ir Reinis Adrianovs. Daudz ir tādi spēcīgi sportisti. Tad nākamgad varam gaidīt droši vien kaut ko atkal un jau vēl nopietnāku. Es domāju, ka noteikti tādu pašu mēs rīkosim arī nākošu gadu, vienkārši paši būsim vairāk sagatavojušies. Un arī, ja cilvēkiem patiks, viņi redzēs, ka viss ir ok, tad es domāju, ka arī viņi paši vairāk nāk. Kā jau te teica, trasē esot tehniski grūta, bet baigi interesantā. Jā. Es pats piedalījos pie tās veidošanas. Man likās, ka viņi tad taisni priekš pavasara, kad nav tādu riktīgi stāvu nobraucienu, kaut kādi asi līkumi kalna augšā vai lejā ar saknēm. Viņi tad droša un, es domāju, priekš pavasara, visiem ņemam. Vai galvais sezonas sākums? Es tā domāju, jā. Kā galvenais organizators ir Zilokalna attīstības aģentūra, un tie palīgi ir gan biedrība Nesēd mājās, gan arī Veloskola.com vai Kārlis Smilktena sporta klubs. Ir divi palīgi un viens tāds galvenais organizators un divi palīgi. Давай, es pabraucu līdzi. Давай. Ātrāk. Below, all systems go full steam, space machine. Dress up for love now. Dress up for love. Labi. Nē. Nē. Kā gāja šodien trasē? Легко, первое соревнование. Единственное, технический велик подвел.
Зимой его, как бы после зимы приехал, не проверил. Цепь попала между спицами и кассетой, поэтому второй остался. Первое соревнование доволен, легко потренировались. Значит, это больше как тренировка получилась? Да, конечно. Погода просто с утра в окно выглянул снег, шел, или был выбор ехать тренировку или гонку. Приехал на соревнования и потренировался заодно, и к знакомым приехал из Икшгова, Каспару, который организовывает эту гонку. Ну да. А в последнем кругу что, чисто технически не смог, да? Да, техническая проблема, остановился и все, второй остался. А так бы поборолся? Конечно, без вариантов. Ну и сейчас сезон только впереди, какие цели? Большие. Все выиграть? Ну не все, но за пьедестал побороться, по-большому так, на многих соревнованиях. Ну ясно, ну тогда удачи. Спасибо. Normāli. Ar Gruziju, kas šogad ir paredzēts un kurā vietā aptuveni var gaidīt? Šogad mums ir 4 posmi. Mums ir Angura, mums ir šeit pat arī Ikšķile, mums ir Rēzekne. Rēzeknē uz Latgali brauksim, tie, kas ir no tā gala, tie var droši mums piebiedroties un braukt pie mums. Un vēl mums ir Priekuļi? Priekuļi. Vēl mums ir priekuļi. Man joprojām vēl viss ir tādā mākoņos tīts. Nu jā, sīkāku informāciju var atrast mājaslapā www.xco.lv. xco.lv. Nu, tie, kas... XCO. Īsnībā pat ierakstot Gruzijas acī. Tātad, ja jūs šo akurāt velo krosa posmu nokavējāt, sacensību nokavējāt, tad ir vēl iespēja izbraukties Gruziju. Jā. Mēs viņu saucam vienkārši Gruzis. Droši vien Googlē ierakstot Gruzijas acī atradīs. Jā, viens no pirmajiem linkiem ir. Gruzijas acī tas tāpēc, ka tur tiešām dubļi pa gaisu iet? Nu, ja laikapstākļi mums ir labvēlīgi, tad tas nozīmē lietus un slapdraņas, tad tie ir labvēlīgi laikapstākļi. Jā. Nu, labi, Reizekne mums tā patālāk, bet tā mēs cenšamies šeit pat tuvumā. Bet ir tie latgalieši jāsēdina uz riteņiem, nav variants tādāk. Jā. Tad viņi brauc karot uz Ukrainu. Un meitenes, ja jūs gribat iepazīties tuvāk ar Saniju, jeb Artūru Umuli, vairāk zinām kā UT, tad viss gaušām vienkārši jums ir jābrauc, jātrenējās ar riteni, jāpiesakās nākamā gada sacensībām, tad jānofinišē un jānāk ar zupas talonu, saka, iedodot viņam zupas talonu, jo viņš ir tas, kurš lai zupu, teiks, čau, mani sauc Laura, tu man patīc. Un tālāk jau viss jūsu rokās. Un mans minētais sportists ar 3. numuru 6. vietā. Ko, tu nebrauc? Es nemāku. Jā. Es jau gribēju braukt, bet es nemāku. Tad man ritenim riepa cauri īstenībā. Pielikt tos aizmugurē, tos mazos ritentiņus, te jau vieglāk. Lai negāžās, ja? Nu, te jau mācāt. Jā, bija doma, ka varētu, bet man nav. Tad jā. Nē, man vispār ritenim riepa cauri tā, jo es būtu braucis. Bet nevar, ne cauri vienkārši gaisu jāuzpumpē, bet nav pumpja. Un ziemas gaisu liekš arī, jā? Jā, tas ir lēnais gaiss. Jā, tad skaidrs. Vidmārs Učiks kā 7. Tā ir. Es domāju, ko labāk, alu vai zupu? Es domāju, ka pats zina atbildi. Cilvēku uzlika virsū tagad. Es jau varu labprāt kādu alu iedzertu šodien. Pagaid, tu nebrauc, ja tu uz zupu tu cierēji, ja es skatos. Fu. Viens talons uz 2 eiro. Apaļi. Tas ir vēl bez atlikuma. Jā. Bet kasīti torņa galā, tur jāizskrien līdz turienē ir ātri. Reku, Džeki piedāvā, vajadzēja taloniņus zupas. Torni augšā uzlikt. Gribi... Tagad, kāpēc taloniem visi ātri? Un lai viens otram netraucē augšā kāds pa striķi, lai jāpakāpnē. Artūr, klausies. Gonkā brauci? Zupa tev rokās ir. Kā bija šitā gonka, laba? Patika ļoti. Jā, forši traslām. Es biju domājis, ka būs vieglāk, bet tehniski. Jā, tāda feina, riktīgi feina. Es tagad internetā apskatījos to apli, es sapratu, ka es negribu pat vienu apli braukt īstenībā. Tu ļoti daudz palaid garām. Let's go back to your latest. Full steam, space machine.